Sveiks, skatītāji! Prieks tevi redzēt manā jaunajā video. Šoreiz esmu aizbraucis pēc diezgan ilga laika uz pilsētu, kuru vairāki no jums komentāros lūdz atkal apciemot un nofilmēt. Pēc video nosaukuma un šiem skaistajiem gulbiem, ko redzēsi nedaudz vēlāk, tu noteikti nodomāji, ka esmu aizbraucis uz Gulbeni. Bet nē, tā nav Gulbene, šī ir leģendārā 9 pakalnu pilsēta Talsi. Savu braucienu un pilsētas iepazīšanu sākam no Brīvības ielas puses, iebraucot un virzoties pa pašu Talsu vēsturisko artēriju, Lielo ielu, uz centra un Tautas nama pusi. Šis lielās ielas posms ir unikāls pilsētbūvniecības piemineklis. Tā sāka veidoties jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, kā galvenais tirdzniecības ceļš, un te joprojām ir izcili saglabājusies senā sarkano ķieģeļu un koka apbūve. Jau šeit, virzoties uz centru, acis priecē pilsētas izteiktais reliefs un vēsturiskais šarms, kas liek Talsiem izskatīties pēc mazas Eiropas pilsētiņas. Apskatīsimies, kā pilsētas centrs un tās skaistākās vietas izskatās šodien. Lūk, esam pie Tautas nama, kultūras nama un savu pastaigu no Tautas nama lēnā garā dodamies augšup uz pilsētas vēsturisko sirdi. Kāpjam pa šaurajām, bruģētajām vecpilsētas ieliņām, kur starp senajiem namiņiem laiks šeit ritam nedaudz lēnāk un rāmāk. Šis lēnais gājiens ļauj izbaudīt katru vēsturisko detaļu un pilsētas mierīgo ritmu, tuvojoties mūsu nākamajam pieturas punktam. Ļoti interesanti būtu uzzināt, kas ir šie koki. Ja kāds zina, varbūt var uzrakstīt komentāros. Te tūlīt pa kreisi, aiz šī nama, slējas Stendera pica. Šī ēstuve man vienmēr ir ļoti patikusi, jo tur ir tādi garšīgi podiņi ar sēnēm, ar visu kaut ko citu. Tiesa gan šoreiz iegāju un nekā nebija, tikai picas. Ļoti žēl, ka tā. Savukārt šeit es iegriezos vienā no pagalmiem, Talsu pagalmiem, lai apskatītu, kā tad izskatās šie vēsturiskie pagalmi. Te redzams Talsu ezers, bet es dodos tālāk.
uz baznīcas kalnu. Bet, atšķirībā no iepriekšējā video, no manas iepriekšējās ciemošanās Talsos, es nedošos augšā pa trepēm, bet došos augšā uz kalnu, pa mašīnu ceļu, lai pirmkārt būtu vieglāk uzkāpšana, un otrkārt apskatītu pašu ielu. Kā dzirdēju no iedzīvotājiem, tad šis veikals esot vēsturisks, viņš jau strādājot ļoti daudzus gadus, un tā teikt, esot pionieris. Tālāk pa šo ielu negāju, varbūt kādreiz citreiz aiziešu, bet tagad es griežos Luterāņu baznīcas virzienā. Un lūk, atkal nonākus vienas no bruģētajām ieliņām Talsos, lai pa šo bruģēto ieliņu dotos tuvāk Luterāņu baznīcai. Kad biju iepriekšējo reizi Talsos, tad šajā baznīcā iekšā netiku, bet tagad man tas izdevās, un jau pēc maza brītiņa jūs redzēsiet šo baznīcu no iekšpuses. Ienāksim iekšā un apskatīsim šo dievnamu tuvāk. Talsu evaņģēliska lutriskā baznīca ir viena no vecākajām mūra ēkām visā Kurzemē. Tā celta tālajā 1567. gadā pēc hercoga Gotthārda Ketlera pavēles un laika gaitā vairāk kārt pārbūvēta. Šeit ir ļoti īpaša aura un vairākas unikālas lietas. Piemēram, baznīcas kancele un altāris ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi, kas tapuši jau 19. gadsimta pirmajā pusē. Bet pats neparastākais dārgums, ko daudzi nemaz nepamana, ir pie baznīcas sienas piestiprinātais Fon Firsu dzimtas epitāfijas, kas tapis tālajā 1695. gadā. Tas ir izcils un Latvijā reti sastopams baroka laika koptelniecības šedevrs. Esam arī otrajā stāvā, lai apskatītu varenās ērģeles, kas šeit skan kopš 1877. gada, un palūkotos uz baznīcas jomu no augšas. No šejienes lieliski var sajust to plašumu un senatnes telpu. Jāsaka arī, ka baznīcā pagadījās man viens cilvēks, kurš teica, kad ko es te vispār filmēju, ka ir atnācis Dievu lūgt, bet es te filmēju. Nezinu, manuprāt, Dievs dzīvo katrā no mums, un, ja mēs otru nonicinam, tad mēs nonicinam arī Dievu. Un tādā ziņā ļoti nepatīkami, kad tu ej baznīcā, un tev uzreiz saka, ka tu ne tā saģērbies, vai tu ne tā kaut ko te dari, vai kā. Katrā ziņā uz ielas, satiekot cilvēkus, runājot, neviens tā nebrauc virsū kā baznīcā. Bet, lai nu tas ir uz katra cilvēka sirdsapziņas.
un tālāk es dodos no Baznīcas kalna uz Talsu pilskalnu, un šeit jau es atrodos pašā pilskalnā augšā, no kurienes paverās ļoti skaists skats uz Vecpilsētu. Un lūk, tie ir tie slavenie gulbi, kurus jums gribēju parādīt, un kurus vēl parādīšu tūmā nedaudz vēlāk. Un te, kāpjot lejā no pilskalna, ejot uz ezeru, satiku vietējo Talsu kaķi. Un es atkal dodos Tautas nama virzienā. Un lūk, šeit ir tie gulbi, kurus jums vēlreiz gribēju parādīt, kuri man ļoti stipri atgādina gulbeni. Katemarānus varot arī izīrēt, tepat pretējā kafejnīcā, kā es sapratu. Un te es arī nedaudz atsēdos, atpūtināju kājas. Iekšā man sagaidīja ļoti laipns, kā sapratu, saimnieks. Izstāstīja, ka šī ēka kādreiz ir bijusī malkas šķūnīši, veseli 6 gabali. Viņi visi apvienoti vienā, un tur ir izgriezts loks ārā un uztaisīts par kafejnīcu. Un te lūk, mana ledus kafija. Karstā laikā brīnišķīga lieta atpūtai. Tagad mēs nonākam pie ļoti īpaša vides objekta – Latvijas saule. To 2018. gadā par godu Latvijas 100-gadēji radīja telsenieks, metālmākslinieks Raimonds Zauls. Šī iespaidīgā 4 metrus platā metāla saule nav tikai rotājums. Tās staros ir iestrādāti visu 4 Latvijas kultūrvēsturisko novadu un pašu Talsu zīmes. Tā iegūsi simbolisku nozīmi, kur sajust mūsu saknes. Un tieši no šejienes sākam kāpšanu nākamajā pakalna galotnē, Ķēniņkalnā. Tas ir pilsētas parks ar skulptūrām un skaistām pastaigu takām. Jāsaka, ka pa Talsiem staigāja ļoti daudz, runāju ar dažādiem cilvēkiem, prasīju, kā var aiziet uz tādu un tādu vietu. Vienkārši tāpat apjautājos. Un jāsaka, ka talsinieki ir paši atsaucīgākie cilvēki visā Latvijā. Viņi ir ļoti laipni, visu, ja kaut ko vajag paskaidro, ne tā kā dažās citās pilsētās. To jāsaka gan ar lielu nopūtu. Nu, ja atskaita tikai to vienu cilvēku baznīcā, tad tiešām talsinieki malači. Liels jums paldies par atsaucību, par laipnību. Paldies! Un tas tālumā, tas ir Vilkmožas ezers, pie tā mēs arī pieiesim tikai nedaudz vēlāk. Līdz tam vēl būs apskatīt daudz ko.
Un tagad pamazām jau esmu atnācis atpakaļ uz centru un nonācis pie bijušā Universāla veikala, tagadējās bibliotēkas. Tur gan vēl nekad nav sanācis iet iekšā, bet kas zina, varbūt kādreiz iešu un apskatīšos, kā izskatās no iekšpuses. Šeit pat vēl viens veikals Skandināvs, kur zemē viņš ir ļoti izplatīts. Tas ir zemocenu veikals, un reizēm kādu lietu es tur iegādājos arī pats. Tagad jau es dodos uz pilsētas domes pusi. Tūdaļ jūs redzēsiet atkal pilsētas domi, kā izskatās. Iepriekšējā video to es arī parādīju. Un tūdaļ jau mēs nonāksim arī pie sporta centra un citām ēkām. Talsu centrālā viesnīca, ja tā var teikt. Un te es pamazām dodos no kalna lejā, pa kārtējām trepēm uz Vilkmožas ezeru. Un šeit kāpju augšā vēl vienā kalnā, Vilkmožas kalnā, lai parādītu jums vēl vienu modernu ēku, atjaunotu ēku, un tas ir Talsu tirgus. Tālāk gan negāju, jo biju baigi piekusis, un tikai parādu to no ārpuses, no fasādes puses. Un mūsu šodienas lielās pastaigas noslēdzošais punkts ir leģendārā Saules kalna estrāde. Vieta, kur piedzīvoti neskaitāmi koncerti, dziesmu svētki un zaļumballes. Un kur no skatītāju vietām paveras vēl viens burvīgs skats uz pilsētu. Talsi joprojām spēj pārsteigt gan ar savu mieru, gan ar šādiem maziem radošiem pasākumiem. Ja arī tev patika šī virtuālā pastaiga pa 9 pakalnu pilsētu, neaizmirsti nospiest patīk un abonēt manu kanālu. Uz tikšanos jau, cerams, nākamajās brīvdienās. Atā!